Luksus pasaule, kas reiz asociējās ar pārmērībām un neapdomīgu patēriņu, piedzīvo zaļu revolūciju. Luksusa zīmoli arvien biežāk piedāvā videi draudzīgus dizainus, un ekskluzīvāko veikalu plauktos arvien vairāk parādās ilgtspējīgi ražoti produkti. Ja agrāk ilgtspējība bija dažu entuziastu prioritāte, tad tagad tā ir kļuvusi par būtisku vērtību. Turīgi pircēji meklē luksusa preces, kas ir draudzīgas videi, un luksusa zīmoli ar lepnumu reklamē savas ilgtspējas iniciatīvas. No ētiski iegūtiem materiāliem līdz oglekļa neutralitātei, ilgtspējība vairs nav tikai modes tendence, bet gan neatņemama mūsdienu luksa sastāvdaļa. Luksusa zīmoli izmanto atbildīgi iegūtus materiālus un cenšas padarīt savu ražošanu videi neitrālu. Šī ir milzīga pārmaiņa, kas ved mūs uz nākotni, kurā luksus un atbildība iet roku rokā. Videi draudzīgas atzīmes uz luksusa precēm kļūst arvien izplatītākas, un luksusa zīmoli pievērš arvien lielāku uzmanību ilgtspējai. Un tas nav tikai virspusējs tēls. Luksusa zīmoli ievieš videi draudzīgus risinājumus visā ražošanas procesā. Šī paradigmas maiņa ir cieši saistīta ar pieaugošo patērētāju prasību un izpratni. Arvien vairāk cilvēku apzinās, ka mūsu iepirkšanās paradumiem ir ietekme uz vidi un sabiedrību. Patērētāji sagaida ilgtspējību no luksusa precēm, un zīmoli cenšas piepildīt šīs cerības, publicējot pārskatus par savu ietekmi uz vidi. Pasaulē, kurā ilgtspējība ir kopīga atbildība, luksusa industrija meklē veidus, kā no jauna definēt luksusa preču un pakalpojumu jēdzienu. No videi draudzīgiem luksusa kurortiem līdz ilgtspējīgām produktu līnijām luksus mainās. Šī ir jaunā luksusa seja. Elegants apvienojumā ar apziņu. Laiks, kad ilgtspējība ir augstākā statusa simbols. No luksusa precēm, kas izgatavotas no ilgtspējīgiem materiāliem, līdz videi draudzīgām modes skatēm, tas iezīmē jauna, videi atbildīga laikmeta sākumu luksusa pasaulē. Abonējiet mūsu kanālu, lai uzzinātu vairāk par šajā video redzamajiem cilvēkiem, noklikšķiniet uz saites aprakstā. Luksusa industrijas uzmanības pievēršanās ilgtspējai nav nejauša. Šī pārmaiņa nav īslaicīga modes tendence, bet gan patērētāju cerību un sabiedrības spiediena rezultāts. Pirmkārt, patērētāji, īpaši tā saucamās millennials un Z paudzes pārstāvji, ir ļoti noraizējušies par vides stāvokli. Viņi sagaida, ka uzņēmumi, kurus tie atbalsta, darbosies pārredzami un ētiski. Šī jaunā paudze ir labi informēta un aktīvi izmanto sociālos medijus, lai paustu savu viedokli un ietekmētu citus. Šī jaunā paudze ir gatava maksāt vairāk par precēm, kas atbilst viņu vērtībām. Īpaši, ja runa ir par vides aizsardzību un sociālo atbildību. Viņiem ilgtspējīgu preču iegāde ir kā ieguldījums nākotnē un veids, kā veicināt pārmaiņas. Otrkārt, vides aizsardzības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas arvien aktīvāk pieprasa, lai luksusa zīmoli samazinātu savu ietekmi uz vidi. Šīs organizācijas rūpīgi seko līdzi uzņēmumu darbībai un nekautrējas tos publiski kritizēt, ja tie neatbilst viņu cerībām. Ja zīmolam ir slikta reputācija, neētiskas rīcības vai vides skandālu dēļ, tas var kaitēt tā tēlam un likt patērētājiem zaudēt uzticēšanos. Negatīvai publicitātei var būt ilgstošas un dārgas sekas uzņēmumam. Luksusa industrija ir sapratusi, ka ilgtspējība vairs nav izvēle, bet gan nepieciešamība ilgtermiņa panākumiem. Ieviešot ilgtspējīgus risinājumus, luksusa zīmoli ne tikai atbilst patērētāju cerībām, bet arī parāda, ka tie ir atbildīgi un tālredzīgi līderi, kas spēj pielāgoties mainīgajiem laikiem. Luksusa zīmoli ievieš jaunus un videi draudzīgus risinājumus. Vegāna āda, kas izgatavota no augiem, piemēram, ananāsu lapām vai sēnēm, kļūst par arvien populārāku alternatīvu tradicionālajai ādai. Tagad no šī materiāla tiek izgatavotas somas un apavi. Arī otrreizēja pārstrāde, jeb vecu lietu atdzīvināšana, tos salabojot un piešķirot tiem jaunu dizainu, kļūst arvien izplatītāk. Tas palīdz samazināt atkritumu daudzumu un dod lietām, kas vairs netiek lietotas, otru dzīvi. Oglekļa neutralitāte ir kļuvusi par svarīgu mērķi, un daudzi luksusa zīmoli cenšas samazināt savu oglekļa pēdas nospiedumu visā piegādes ķēdē. No atjaunojamās enerģijas izmantošanas līdz ieguldījumiem oglekļa piesaistes programmās, zīmoli izmanto dažādas metodes, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi.
ilgtspējība nāk par labu ne tikai mūsu planētai. Tā ir izdevīga arī biznesam. Luksusa zīmoli ir sapratuši, ka ilgtspējīgu prakšu ieviešana uzlabo viņu tēlu un vairo klientu lojalitāti. Klienti ir vairāk gatavi uzticēties un veidot saikni ar zīmoliem, kas darbojas ētiski un ilgtspējīgi. Klienti ir vairāk gatavi uzticēties un veidot saikni ar zīmoliem, kas darbojas ētiski un ilgtspējīgi. Turklāt, ilgtspējība veicina inovāciju un radošumu, kas noved pie jaunu materiālu un dizaina risinājumu izstrādes un rada pieredzi, ko novērtē vidē apzinīgi patērētāji. Koncentrējoties uz ilgtspējību, luksusa zīmoli var iegūt konkurences priekšrocības un kļūt pievilcīgāki tiem, kas meklē ētiskas un videi draudzīgas preces. Piektkārt, luksus un ilgtspējas apvienošanas izaicinājumi. Neskatoties uz ievērojamajiem panākumiem, luksus un ilgtspējas saskaņošana joprojām ir sarežģīta. Luksusa jēdziens ir cieši saistīts ar ekskluzivitāti un patēriņu, kas rada būtiskus šķēršļus. Šī nozare balstās uz retiem materiāliem un procesiem, kuriem bieži vien nepieciešami ievērojami resursi. Lai atrastu līdzsvaru starp ekskluzivitāti un vides atbildību, ir jāpieņem sarežģīti lēmumi. Turklāt sarežģītajās globālajās piegādes ķēdēs var būt ļoti grūti nodrošināt pārredzamību un izsekojamību. Luksusa zīmoli bieži iegūst izeivielas no visas pasaules, un ražošanas process bieži vien ir sadalīts starp dažādām valstīm, kas apgrūtina ētisku un ilgtspējīgu prakšu uzraudzību un verificēšanu visos posmos. Risinājumi ilgtspējīgai luksusa nākotnei. Lai pārvarētu šos izaicinājumus, ir nepieciešama pieeja, kas apvieno inovāciju un korporatīvo sociālo atbildību. Luksusa zīmoliem ir jāiegulda pētniecībā un attīstībā, lai radītu jaunus, ilgtspējīgus materiālus un ražošanas procesus. Tas ietver jaunu tehnoloģiju izpēti un sadarbību ar ilgtspējas ekspertiem. Viņiem ir jāpievērš uzmanība pārredzamībai un izsekojamībai savās piegādes ķēdēs un jāsadarbojas ar piegādātājiem, kas atbilst ētiskiem un ilgtspējīgiem standartiem. Modernas izsekošanas sistēmas var palīdzēt nodrošināt, ka vides standarti tiek ievēroti visos posmos. Turklāt zīmoliem ir jāveido mārketinga kampaņas, kas uzsver ilgtspējas nozīmi, un jāsadarbojas ar ietekmētājiem, kas atspoguļo šīs vērtības, lai sasniegtu plašāku auditoriju ar vēstījumu par ilgtspējīgu greznību. Mums ir jāatsakās no lieto un izmetu domāšanas veida un jāpāriet uz apzinīgu patēriņu un ilgtspējīgām vērtībām. Izglītojoši pasākumi un semināri var spēlēt svarīgu lomu šajā procesā. Tomēr tam ir nepieciešama domāšanas veida maiņa un izpratne, ka ilgtspējība nav ierobežojums, bet gan pamatvajadzība. Mums ir jāmudina patērētāji ieguldīt augstas kvalitātes precēs, kas kalpos ilgāk. Tādā veidā mēs ne tikai aizsargāsim vidi, bet arī palielināsim luksusa patieso vērtību. Patērētāja spēks. Kā patērētājiem mums visiem ir loma luksusa preču nākotnē. Izvēloties un atbalstot zīmolus, kas pievērš uzmanību ilgtspējai un pārredzamībai, mēs sniedzam skaidru vēstījumu, ka sagaidām ētisku un atbildīgu uzņēmējdarbību. Mums vajadzētu pieprasīt vairāk no zīmoliem, kurus mēs atbalstām, un nebaidīties uzdot jautājumus par piegādes ķēdēm, ražošanas metodēm un sociālo ietekmi. Mums nevajadzētu definēt greznību tikai ar materiālām lietām, bet gan ņemt vērā arī pieredzi, meistarību un ilgtspējīgas vērtības, ko tā piedāvā. Pievēršot uzmanību kvalitātei, nevis kvantitātei, mēs varam samazināt savu ietekmi uz vidi un veicināt ilgtspējīgu luksusa preču nākotni. Videi draudzīga nākotne. Luksusa industrija atrodas izvēlētajam ceļam būs ietekme uz vidi, sabiedrību pašu greznības jēdzienu, vai iet pa pārmērīgi domīgas patēriņa, vai arī padarīs ilgu jauno luksusa standartu. Atbildi ir gan zīmolu, gan patērētāju rokās. Kopā mēs varam no jauna definēt luksusa jēdzienu 21. gadsimtā un radīt nākotni, kurā luksus un atbildība iet roku rokā, kur ilgtspējība vairs nav kompromiss, bet gan augstākā luksusa forma. Pievienojieties ilgtspējīga luksusa revolūcijai. Kādi ir jūsu iecienītāko luksusa zīmolu ilgtspējas projekti? Dalieties savās domās un iesaistīsieties diskusijā par videi draudzīgu luksusa preču nākotni. Radīsim kopā pasauli, kurā greznība un ilgtspējība nav pretrunā, bet gan darbojas roku rokā.